Kā dienas Facebookā pamanīja reklāmu, kur ar dziļviltojumu un melu palīdzību reklamē zāles, kuras spēj izārstēt visu. Pazīstamais ārsts Andrejs Ērgus gāja bojā sprādzienā savā automašīnā. Diena pirms traģēdijas Andrejs Ērgus mūsu korespondentam atklāja šokējošu informāciju par veselības aprūpes sistēmu. Esmu radījis preparātu, kas attīra asinsvadus no iekšpuses, un jūs aizmirsīsiet, kas galvas sāpes, pietūkums, varikoz, bezmiegs vai briesmīgs nogurums. Turpinājumā sekos nerediģēt sarunu ar šiem krāpniekiem. Sarunas būs diezgan absurds. Es ceru, ka tev būs jautri. Runāju ar Raivi. Jā. Es zvanu jums no kompānijas MTLP, mani sauc Laura. Zvanu jums sakarā ar to, ka jūs vēlējāties pasūtīt mums aptiekā līdzekli kardīformu asinsvadu tīrīšanai. Bet tomēr atteicāties, varbūt cena jums mulsināja. Šobrīd šim līdzeklim ir īpaši atlaide. Jūs mēneša kursu. Es neatteicos, jūs kolēģi bija super nepieklājīgi, viņi nomet klausuli. Varbūt jūs varat pateikt, cik viņai, kāds ir viņas vārds, es paskatīšos, kas ar jums runāja. Es nezinu, neatceros kaut kādu vai nu dacīti. Vai nu kaut kādu dacīti vai zanu vai kaut kas tāds bija. Katrā ziņā es varēšu to paskatīties. Jā. Un atvainojiet, mēs to jautājumu risināsim, bet kā kompensācijas jums varu piedāvāt mēneša kursu 3 iepakojumus tikai par 79 eiro. Varbūt vēlieties? Par 70 eiro? Tā ir ļoti izdevīgi. 79 eiro. Bet mājaslapā bija rakstīts, ka viņi ir lētāk. Mājaslapā viņš viens maksā 39 eiro. Cik jūs man dosiet? 3 iepakojumus par 79 eiro. Ar ko 3 iepakojumi ir labāk pa vienu? Kā tas ir? Tas ir pilns mēneša kurs. Ar ko 3 iepakojumi ir labāki par vienu? Pirmām kārtām kvantums. Un otrkārt, tur, ja jūs lasījāt, ir ieteikts lietot vismaz mēnesi. Ja? Tā mājaslapā ir rakstīts tā, ka neizārstē līdz galam, jā? Kā neizārstē līdz galam? Sanāk, ka nav pilnais kurs, tā kā. Pilnu kursu vajadzētu iziet. Tad sanāk, ka es tā kā, pa pusē, tā kā, ja es paņemu to, kas mājaslapā. Jums būs pilns kurs pa puscenu. Jūs par pilnu kursu, jums piedāvājat pilnu kursu par 156 eiro. Es jums piedāvāju par 79. Būtībā uz kursu. Bet ja es tā kā izdaru to pamatu kursu, tur sanāk, ka tie asinsvadi viņi tikai pa pusē tā kā attīrās, jā? Kā viņi var pa pusē vai ne pa pusē attīrīties? Asinsvadi mēneša laikā attīrīsies maksimāli, cik viņi var attīrīties. Un ja to pamatu kursu pa 3 eiro, tā viņi tā kā bišķiņi, jā? Tā kā tur tās sieniņas tā kā bišķiņi tīrāks. Jūs tikai sāksiet to attīrīšanās procesu. Cik jums ir galva sakiet, lūdzu? 34 tagad man ir. Tad vajadzētu tomēr mēneša kursu. Mēneša kursu mēs pat iesakām cilvēkiem, kam nevienas sūdzības nav nekā. Tāpēc, ka asinsvadi jau sāk aizskaitoties pēc 25 gadiem. Diemžēl tā tas ir. Tā. Es jūtu arī, ka man rokas viņas tādas paliek tādas, tādas tā kā. Es jūtu, ka man rokas paliek, viņas tādas tā kā, resnāks bišķiņi, tā kā ir sajūta, ka tur tie asinsvadi ir bišķiņi resnāk palikuši. Ka tur ir kaut kas iekšā. Es saprotu, jā. Palietojiet, jūs jauns cilvēks esiet. Tomēr tā ir nopietna lieta. Lai jūs varētu novērst komplikācijas un ja jums būs... Paldies par komplimentu. Es biju brālēnam nesen uz pasākumu, viņam meita teica, ka esmu vecs. Un tad... Varbūt viņa meita ir 10 gadus veca, bet īstenībā jauns cilvēks skaitās līdz 40 gadiem. Tas ir pēc Pasaules veselības organizācijas parametriem. Tā kā tas nav komponents, tā ir fakta konstatācija.
Aivi, ja jūs laicīgi varēsiet novērst, jūs sakiet, ka jums tās vēnes tādas kā resnākas izskatās. Jā. Es arī svaru vairāk tagad nekā pirms dažiem gadiem. Nu, tas arī ietekmē, bet svari, diemžēl, ietekmē ļoti būtiski. Un, ja jūs to laicīgi varēsiet novērst, tad jūs varēsiet pasargāt sevi no ļoti nopietniem riskiem un arī izdevumiem. Tur jau nebūs runa par 79 eiro, bet par krietni nopietnākām summām. Bet man nevajadzētu sākumā tā kā pie ārsta aiziet, lai viņš tur tās vēnes. Mēs sadarbojamies ar Rīgas Stradiņa universitātes kardioloģijas katedru, kuru vada dakteris profesors Ērgus. Tā kā nekādu problēmu nav. Es varu jums nosaukt visas iespējamās jūsu veselības problēmas, spriežot pēc jūsu teiktā. Un es tā saprotu, ka zāles jūs nekādas nelietojat. Nē, vispār neko. Jūs varat pateikt, kas man īsti varētu būt, ka kaiš? Nu, es domāju, ka jums nedaudz paplašināti asinsvadi, ja jums tāda sajūta ir, ka rokas resnākas palikušas. Tas nozīmē, ka asinsrites traucējums tāds, ka viņiem tonusa nav. Tāpēc tas var izraisīt arī spiediena svārstības. Un it kā tas nedod nekādas sajūtas. Bet es arī pēc darba vakarā esmu ļoti noguris. Tas arī varētu būt? Jā, tas arī varētu būt, tāpēc, ka, kā es jau pateicu, asinsrite ir nepietiekama, tāpēc jūsu organisms, jūsu smadzenes pirmām kārtām saņem par maz skābekli, un tas ir pirmais iemesls nogurumam, tāpēc, ka jūsu vecumā, tā kā pēc darba vēl nebūtu jābūt ļoti nogurušam, ja jūs pat nekraujat vagonus, diennaktīs. Tad jau Kā jūs zinājāt, kur es strādāju? Es it kā nekur nenorādīju savu... Es vienkārši tādu piemēru man prātā ienāca, ja? Nē, es tieši ogles. Es tieši krāmēju vagonos ogles, jā. Nu, tas ir diezgan smags darbs, bet priekš jūsu vecuma tas ir pilnīgi izturāms darbs. Jā, es jūtu, ka arī plaušas ir ļoti jāklapo no tām oglēm. Jā, tas tāpēc, protams, grūti strādāt ar masku, bet mēs vienmēr iesakām to darīt, jo tie mikroputekļi, viņas ļoti grūti. Jā, bet pēlpot caur to masku taču neiespēja. Mums arī tas Covid, viss tā Covid afēra arī. Jūs ar mieru tad noformēsim pasūtījumu. Jūsu adrese, piegādes adrese kāda būs? Visvalža iela. Visvalžu? Visvalžā. Jā. 17. Jā. Dzīvoklis 80. Jā, un tā būs Rīga, ja? Jā. Jā, uz šo adresi, kurienes jums piegādās paku apmēram 3 darba dienu laikā. Iepriekš jums piegādas dienā no rīta atnāks īsziņa, un tur būs arī rakstīts, cikos kuries pie jums ieradīsies. Un īsi pirms ierašanās viņš jums pazvanīs. Maksāt vajadzēs kurjera pie saņemšanas. Maksāt vajag ar karti, ja? Un jūsu pasūtījums sastāvēs no 3 iepakojumiem, summa apmaksāja ar atlaidi būs 79 eiro. Ļoti pieņemama cena. Ja man ir kaut kādi jautājumi, es jums varu uz šo numuru zvanīt atpakaļ? Jūs varat zvanīt arī uz šo numuru, bet šis numurs vairāk ir izējošs, tāpēc viņu reizēm grūtāk sazvanīt. Visi mūsu kontakti, tā ir skaitā numuri, e-pasts un adreses visas būs pavadzībai rēķinā. Tos gan ir daudz vieglāk sazvanīt. Skaidrs. Jūs pat Rīgā? Mēs esam Askietu. Jā, mēs esam Rīgā, Daugavgrīvā esam. Daugavgrīvā? Rīgā, Īguķē
ciemā, jā. Daugavgrīvas tajā cietumā vai kur? Nē, mēs esam Ilģu ciemā, Daugavgrīvas ielā, nevis. Es domāju, Daugavgrīvas cietumā, Daugavpilī. Nē, Daugavgrīvas ielā. Kā sauc to aptieku? MTLP mēs darbojamies Latvijā kā interneta aptieka jau vairāk kā 10 gadus, tā kā pieredze mums ir ļoti liela. Ja tas zvaniet, visu labu. Visu labi, jā. Kā jau dzirdējāt, man šis ārsts pa telefonu uzstādīja diagnozi un tirgoja kaut kādas zāles, kuras patiesībā nav ne zāļu reģistrā, ne uztur bagātinātāju reģistrā. Pirms tu iegādājies kaut kādas zāles, vismaz pārbaudi šajos reģistros, lai gan uztur bagātinātāju status Latvijā dabūt ir diezgan vienkārši. Bet tagad laiks sarunai ar kurjeru. Halo? Labdien! Labdien! Vai pa kurijas nocījums piegādīt Vīslāža iela 17? 17? Vīslāža iela 17? Nē, jūs kaut ko sajaucāt. Nē, esat Aivisiem. Esmu Aivis, bet nebūs pareiza adrese. Kā Aivis aizpūs, jā? Jā. Jā, kāda pareizā būs adrese? Pareizā ir Alūksnē. Labi, jūs gaidat kaut kādu sūtījumu pa 79 eiro? Es nezinu, kurš no visiem sūtījumiem tas ir. Un kaut kāda tablets vai kas tam līdzīgs? Varētu tā būt? Es piezinīšu tai sievietei, kas man zvanīja, man kaut ko teica, ka viņa sūtīs laikam. Bet šito pagaidām nesūtiet, es noskaidrošu. Nu, jūs noskaidros, kad jūs man padosiet ziņu? Es nezinu, labāk šo atceliet šo sūtījumu. Diemžēl nācās pievilkt nabaga kurjeru, bet es ceru, ka viņš saņems atlīdzību par to, ka viņš ir mēģinājis vismaz piegādāt man preci. Bet tagad mums būs saruna jau ar otro šī krāpnieciskā uzņēmuma pārstāvi. Halo? Labdien, šeit jums saucēja no kompānijas MTLP. Jūs pie mums pasūtījāt tādu kartiformu. Ko es pasūtīju? Kartiformu. Jā, kur viņš palika? Es zinu, viņš atnāca mums atpakaļ, kā neizņēmis. Skaidrs, tās bija tās zāles, kuras tur palīdzēja pret visu, ko... Tas ir asinsvadu tīrīšanai. Jā. No kādu uzņēmumu jūs sūtījāt? Kas tas bija pa uzņēmumu? Kā saucās kompānija? Jā. Jūs pasūtījāt 4 iepakojumus 156 eiro. Būs 79 eiro. 156 eiro, patiņā atnāca atpakaļ. Kā sauc uzņēmumu? Nepietiek jau ar to, ka viņa mājaslapā visa kontakta informācija bija nepareiza un viņa sazvanīt nevar. Nedēļu vēlāk vispār mājaslapa pilnībā pazuda. Kāpēc tā patiņā atnāca atpakaļ? Kāpēc es viņu neizņēmu? Es nevaru saprast, man zvanīja kaut kāds kurjers, viņš sauc nepareizi adresi, jūs tur kaut ko laikam nepareizi pierakstījāt. Kas tas bija pa uzņēmumu, no kura sūtīja? Nabaga apvainotā sieviete nolika klausuli. Pamēģināsim viņai piezinīt atpakaļ. Nav iespējams sazvanīt abonentu. Lūdzu, mēģiniet vēlāk.